check. 1, 2. Oki! Esiet sveicināti, dārgie Cupes vietu skatītāji! Sen neesam ar jums tikušies, jo bijām brieduši un nobriedām uz kaut ko tādu, kas ir pavisam neordinārs, jo, kā sacīt, jāsaka, Lielupē un citās upēs mūsu pašu tautu zemē zivju nav. Kraukšs nevar neko dabūt ārā. Arī es neesmu neko dabūjis, ne asaks mums ir pilnībā. Tāpēc esam nolēmuši mest visu to padarīšanu pie malas un atbraukt uz normālu kurortniku un paprovēt, ko tā šeit varbūt kaut ko dod. Vai ne? Jā. Nu labi, tad sāksim testēt. Sākumā mēģināsim ar mākslīgu ēsu, ar visādiem pleķiem un gumijām. Nu, un ja ne tā uz parasto maizi un Jā, uz maizi. Iedos notestēt, kā saka. Labi, puiks. Jo! Jo! Neslēdzās ārā! Jo! Macenas mobilais kabatā, tagad viss tev ir čikimiekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām saziņām. Lai vai cik dīvaini tas neliktos, pirmo reizi esam arī paņēmuši skuķi. Skuķis mēģina kaut ko uz rotiņu izdarīt. Tikām, mēs te esam vienkārši ielaiduši iekšā uz... Mazs stagarnieks kaut kā. Esam vienkārši uz āķi mēs plūdiņu ielaiduši kaut kādu mazu melnu Adrijas jūras mošķīti. Melkarūsa. Ar šito mēs sākam, tad turpināsim ar kaut ko lielāku. Jā? Jā. Jāliek uz dzīvo. Macenas mobilais kabatā, tagad viss tev ir čikimiekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām saziņām. Graukšķi, kas tev tur ir? Kaut kāds karūs veidīgs. Nu, šitāds brētliņš mēs ķeram, jā. Nu, labi. Laidīs apakaļ. Nē, parādu viņam to. Zupai. Vietējais buļļons būs. Toču asers. Asers tas ir. Spūriņi ir aseri. Zobrut arī ir. Šim mums kaut kā nav veicies tam zivīm Horvātijā. Pāris mazās tikai taču šodien mēs esam nobrieduši un noķēruši kaut ko šādu. Mute kā rajai, izskatās kā raja. Es nezinu, vai tādu var likt uz pannas vai ne. Nu, skatīsimies vēlāk nedaudz. Esam atgriežusies no copītes. Mini copītes, sakam. Šitādi mini brīnumi mums te ir iekrituši. Parāda visāds, kāda te ir. Strīpainais. Bulīts, kas Anģam senjoram roku iekod, sakot. Tad ir šitāds Un šitādi miljons brīnumi. Tad ir šitāds. Oi, šitas ir tagad. Kaut kāds lops ar divām galvām. Tagad. Nu, tādi sīkumiņi mums te ir. Bet neko lielās ir baigs linkās. Jā, pasaka kaut ko citu izņaut, jā. Labi, uz mīkli. Jā, uz pits mīkliņu no Luigi dabujām vietējā pizzerijā. Viss sarunājam, viss čot. Jo maize Horvātijā diezgan draņķīga, uz to nekas te neiet. Nu, tā kaut kā, jā. Nu, tagad dīrāsim un taisīsim zupiņ.
kad antresolam un kraukšķim jau gandrīz rokas laižās nost un nav vairs cita darbības plāna, mums radās lieliska ideja iebraukt motorenē iekšā. Bet tā kā mums pietrūkst naudas motorenei, mēs laidīsim ar pūšļiem. Aidā! Ainār, mums ir nopietni jāparunā. Kas noticis, dārgā? Tu ar mazo ķobi nebrauksi vairāk makšķerēt. Kāpēc? Jums nav rumpļi! Nu ko, dārgie draugi, dobrī večer, kā saka, jums no Horvātijas esam uzfilmējuši savu kārtējo lielisko raidījumu. Cerams, ka jums viņš iet pie sirds vai ir galīgi pie pakaļas. Mums arī ir pie pakaļas. Mūs tūlīt nāk šarāt kaut kāds sargs. Katrā ziņā paldies Luigi, paldies zivīm, kas neķērās un tā tālāk un tā joprojām. Esiet sveicināti un skatieties mūsu raidījumu arī turpmāk.